Sveiki, cienījamie draugi! Atpakaļ ar auto noslēpumi. Tātad šodien es gribētu parunāt par to, kā cilvēks palūdza tātad attiecīgi ielikt man sludinājumu. Vēlējās savu automašīnu pārdot. Tātad automašīnu apskatījos, nu jā, sākam likt sludinājumu iekšā un te mēs skatāmies. SSLV sludinājuma cena 2,25. Cilvēki man zvana attiecīgi, saka, es tur savai X5 gribēju ielikt, man gan 4 eiro jāmaksā. Kas tā pa lietu? Kāpēc ceļ visu laiku tās cenas non-stopā? Visu laiku ceļ. Es nesaprotu, vienkārši kādreiz bija tur nepilns eiro, tagad jau ir uzkāpuši 2, 3, 4, 5 vēstuli uzrakstot jums SSLV dargie. Jūs vispār nereaģējat, izdzēšat vēl cilvēkiem sludinājumus. Man arī ir bijis gadījums, ka man izdzēš sludinājumus, es pārlieku bez paskaidrojuma. Mašīnas šasīs numurs it kā nav norādīts vēl kaut kas. Tas nav nekāds pamatojums. Jūs vienkārši bezpridzēlā ceļat tās cenas augšā. Un par to ir jāsāk arī attiecīgi runāt. Tātad paņemam, dārgie draugi, kas to noskatīsies un arī ir, kas tirgo ne tikai automašīnas un visu pārējā liekat sludinājumus, sākam likt lata auto. Sludinājumi. Sākam likt, piemēram, kaut kādā komersā, sākam likt, kur ir tie sludinājumi pavelti. Un visu, un tad, kad būs cilvēkiem krītums, ka viņi redzēs, ka vairs neieliekās dienā 5000 sludinājumu, bet ieliekas tikai 300, tad varbūt viņi sāks domāt, ko viņi ir sadarījuši. Tā kā, es uzskatu, ka 2,50 vai 4 vai 5 eiro maksāt pa vienu sludinājumu ievietošanu. Kas jūs smēties? Neviens tāpatās arī nemaksās. Dārgie draugi, daram tā, kad vienkārši sākam maukt sludinājumus citos saitos un Facebookā par to reklamēt un par šito runāt. Varbūt cilvēki tomēr sāks attapties par to cenu celšanu bezjēgā. Paldies par uzmanību!